Labdien! Sāksim tad arī darbu. Mans vārds ir Gunts Zemītis. Šodien mūsu saruna temats, kā jūs redzēt, ir par Kurzemes lībiešiem, un tas ir apmēram jūsu novada, jūsu pusi, gan plašākā, gan šaurākā nozīmē. Tad plašākā nozīmē tā būtu visi Kurzeme, šaurākā nozīmē varbūt Kurzemes ziemeļdaļa, tieši Vents. Šeit šis Leiteces rajons, kur ir lībiešu apdzīvotas teritorijas. Bet kopumā arī, es domāju, tā ir tāda saruna arī par divu tautu līdzās pastāvēšanu, par baltiem un lībiešiem, kas ir aktuāli. Tad, es domāju, bijis ilgu laiku un arī šodien daudz par viņu runā. Paldies Dievam, ka runā vispār, jo tas ir labi arī, ka mēs lībiešus pieminam. Un bija tā ļoti pateikami bijis, kad Igaunijas valsts prezidents Ilves, kurš nemēdz būt nemaz tik ļoti draudzīgs latviešiem reizēm savos izteicienos. Neteiksim, ka nav draudzīgs viņš ir, bet tāds, drusku no Baltijas tomēr norobežos, vairāk skatās Somijas, Skandināvijas virzienā, ka viņš ir kādā Somugru kongresā, pēdējā Somugru kongresā, kas bijis Ungārijā. Viņš bija tieši teicis, ka Latvija ir paraugs tam, kā izturēties pret savām nacionālajām minoritātēm. No to viņš bija domājis lībieši, un arī šo grāmatu, kas šeit ir izlikta, kas ir vispirms iznāca igauņu valodā. Ilves ļoti atzinīgi esot izteicies par šo grāmatu, arī kā tādu piemiņas grāmatu lībiešiem. Tagad nedaudz sarunu par to, kā tad ir uz te brīdi, es pagriezīšu uz muguri, kas slēdz, parādīšu. Un tas ir, es sāktu vispār runāt par lībiešiem un lībiešiem Kurzemē, tad jāatcerās, ka Latvija ļoti ilgu laiku vēsturiski bijis tāda sadursmes zona, kur sadurās tiešām divas lielas tautu grupas. Tātad no vienas puses tie tur zeltainā krāsā iekrāsotie, tā saucamie Baltijas somi, un tātad gaišākās krāsās tātad tie ir iekrāsoti balti. Viss tātad šis te vidus apjoms. Un tad balta arī nav viendabīga, tātad šeit 1.–4. gadsimtā tā ir tāda liela kopīga grupa, kurā mēs varam saskatīt, iespējams, ka sēļus. Daži domā, ka tur var būt sēļi un latgaļi kopā. Šeit vidusdaļā tad varētu būt zemgaļi, tad tālāk žemājiši, tālāk arī lietuvieši, tās liels tātad šis te baltu centrālais areāls. Un šeit varētu būt tātad Latvijas dienviddaļā un Latvijas dienvidu rietumos un Lietuvas dienvidu, savukārt ziemeļu rietumos mūsdienu varētu būt rietumu baltu zars, un šis rietumu baltu zars ir Kurčs. Tātad, kas šeit, tie ir Baltijas somi, iespējams arī, ka tie ir lībiešu tālie seņši. Lībiešu jautājums vispār ir interesants, es varbūt uzlikšu vienu karti uz priekšu. Tātad, tas ir tas izējas punkts, kur jau konkrēti tautu atrašanos Latvijas teritorijā diezgan droši apliecina rakstītie avoti. Un 12. gadsimta beigas, 13. gadsimta sākumā mēs redzam pazīstamo Latvijas sadalījumu, kādas maztautas šeit apdzīvo. Tad latgaļu, lielākā senlatviešu tautība sēļi, zemgaļu, kurši un tad lībieši. Lībieši tur zaļā krāsā iezīmē. Bet problēma ir tā, ka lībiešu kultūras tas augstākais uzplaukums ir 10. gadsimts. 10. 11. gadsimts, kad viņi ļoti strauji parādās šeit Daugavas krastos, arī Galvijas krastos. Un neviens īsti nezina, no kurienes viņi šeit ir uzradušies tik daudz. Iespējams, daži domā, ka šie lībieši ir seņši. Tātad viņu tādie seņši ir bijuši šie te Vidzemes lībieši, kas šeit dzīvoši jau vēsturiski, bet redzēt, šī teritorija, sākotnēji viņi baltiski apdzīvot, un kāpēc te pēkšņi parādās lībieši, to ir grūti pateikt. Un tur tad arī šī lībiešu kultūra īpaši uzplaukst.
Tad vēlāk, atgriežoties pie šīs kartes, mēs redzam, ka šeit gan ir iezīmēta tā saucamie Kurzemes lībieši, Kurzemes pusē. Bet kronikas pilnīgi klusē par lībiešiem Kurzemē. Viņas neko nesaka, viņas vienkārši kurš, šī laikā viņi redz tikai kurš. Un nav nevienas ziņas tātad par to, ka šeit būtu Kurzemes lībieši. Nu, mēs viņus tā pēc arheoloģiskā materiāla varam atpazīt pēc kapu piedavām, bet principā ir grūti, mēs kādā ziņā rakstīt avotu, viņš šeit neapstiecina. Ko apliecina, ja, tad redzēs, šeit ir kuršu zemes. Tad šī laikā kuršu zemes ir vairākas zemes, kuras ir zināmas arī no vēlākiem rakstītiem avotiem un zināms šo zemi nosaukumi. Ja. Tātad pašā ziemeļu daļā šeit ir zeme, ko sauc par vanēm. Tālāk Ventava zeme, ja, tātad šeit pie jums. Un tālāk jau tātad zemes ar tīri kursiskiem vārdiem – Bandava, Piemara, Dubuzara, Ceklis, Megava, Pilsāts. Ja. Tātad ir kuršu zemes, bet šīs divas zemes, kas ir šeit ziemeļu daļā, tātad Vanema, neskan latviski vai ne? Neskan latviski. Tātad tas ir somugru vārds, kas nozīmē vecā zeme tulkojumā. Esiet bijuši Tallinā, tātad Vana Tallina, vecā Tallina, Mā zeme, ja, tātad vecā zeme. Lektimā, estimā, igauņu, somu, lībiešu valodā, tātad mā ir zeme. Un arī Ventavas vārds, tātad arī acīm redzot, ir lībisks. Bet ir vēl viens jautājums par to, kad šeit pie Cēs vēsturiskais nosaukums ir arī Venden, ja, tātad Venden, un šeit ir dzīvoši, acīm redzot, arī tautība, ko sauc par Vendiem. Par Vendiem un Ventavu tad mēs parunāsim vēl nedaudz lekcijas otrā daļā. Bet tagad ir jautājums par lībiešiem un viņu tātad, ieceļošanu šeit, tātad, Gaujas, tātad Zemgals, piedodiet, tas Daugavas Leiticē un arī zem Gaujas basēnā, kas ir notikusi, acīm redzot, 10. gadsimtā. Tas tradicionālais uzskats, ko 30. gados jau iedibināja mūsu arheologs Edvards Šturms, viņš uzstāja tā, ka lībieši ir pārcēlušies no Kurzemes uz Daugavas un Gaujas rajonu ap 10. gadsimtu kuršu spiedienu rezultātā. Tātad, kad tā pirmdzimtene ir lībiešiem meklējama Kurzemē, un tad kuršu pārvietošanās dienvidu virzienā faktiski ir novedusi pie tā, ka lībieši ir izspiesti no savām dzīvesvietām un nonākuši Daugavas Gaujas Leiticē. Tā varētu būt ļoti ticama teorija, bet šeit ir viens mīnus, vai ne? Ja mēs skatāmies iepriekšējā perioda 5. 9. laika, tad arheoloģijas pieminekļus, kapu izvietojumi, tie visi ir dažādi tipu kapu pieminekļi, kādi Latvijā šī laikā zinām. Tad mēs redzam, ka Kurzeme, īpaši Kurzemes ziemeļu daļa, ir ļoti vāji apdzīvot. Šeit ir salīdzinoši maz pieminekļi, kas varētu būt, tad nav tādas dziļas bāzes, kas varētu liecināt par šo pārcelšanos. Ļoti apdzīvots ir rajons, redzēs šeit ar Liepāju Grobiņu, ja, tad Grobiņas rajons, kur ir vesela virkni pieminekļi, bet tie ir skandināvi. Jūs zināt, ka pie Grobiņā ir ilgu laiku skandināvu kolonija, mēram no 650. līdz 800. gadam. Pēc tam viņi beidz pastāvēt. Tas ir redzot arī kuršu spiedienu rezultātā. 10. 12. gadsimtā, ko mēs saucam par vēlo dzelzs laikmetu, tad ļoti strauji pieaug kuršu pieminekļu skaits. Ja. Un kuršiem ir šajā laikā raksturīgi tas, ka kurši mirušos abed tā saucamajos uguns kapos. Ja. Tad kurši mirušos sadedzina un apglabā uguns kapos. Ja. Un šeit, ja jūs skatāties uz kartes, tad var redzēt uguns kapus. Pirmkārt jau tie līdzenie kapi, zemē ieraktie kapi, ja, uzkalniņus apzīmē tādiem uz augšu vērstiem, ja, aplīšiem. Ja. Un šeit ir līdzenie kapi ir šādi, ka tas aplīša tā augšdaļa ir līdzena un tad uz leju tāda pusaplīca.
Un, ja viņš ir melni iekrāsos, tad tie ir ugunskapi. Ja viņš ir jaukts, ja, tad bijis tur gan ugunskapi, gan skeletkapi, tā saucamie, tad viņš ir pa pusē melns, pa pusē balts. Redzēk, šie melnie, kurš ugunskapi pārņem ļoti daudz tātad teritorijas lībieši, un tad arī to zemi, kur bija ventau, tad kādu laiku tad apzīmēt. Un atcerieties, ka venti, tad arī šeit tad parādās šie vārdi ir kaut kur līdzīgi. Un arī šeit. Un Kurzemes ziemeļdaļā faktiski tādi 11. un 12. gadsimta pieminekļi īsti nav zināmi, bet 13. gadsimtā tur parādās tādi kapi, kur ir pilnīgi kurš materiāls, pilnīgi līdzīgas lietas, kādas ir kurš uguns kapos, tikai šīs senlietas nav bijušas ugunī, nav dedzināts, tad tur ir tā saucamie līdzenie skeleti kapi, redziet tādi, kā tas ir šeit. Šeit arī šīs zemes sadalījums drusciņ cits, tātad pēc Evalda Mugurēviča, ja, katrs altās jau nedaudz savādāk, kad būtu zīmē šī zeme, bet tad ideja tā pati, tātad ziemeļdaļā lielākā zeme ir šī te ventava, ja, piedodiet vanēm, tad ventava, un tad tālāk šīs te kuršu zemes. Tam par labu, ka lībieši varētu būt bijuši pārcēlušies kuršu spiedienu rezultātā uz Gaujas basēnu, arī uz Daugavas basēnu, liecina tas, ka dažas kapu apbedīšanas tradīcijas tad ir līdzīgas, kādas mēs redzam gan pie lībiešiem, gan Kurzemē. Un pirmais tāds piemineklis, kas vedina uz domāt par to, ka Kurzemes lībieši būtu pārcēlušies uz vidzemi, tad ir tā saucamie stabils Krievu kapi. Tā ir tāda kapu uzkalniņu grupa pie Sabils. Redzēs, šeit ir apzīmēti šie kapu uzkalniņi, uzzīmēti, tad viņi šādā veidā sablīvējās kopā, diezgan blīvi, vai ne? Tas, ka viņi sauc par Krievu kapiem, tas nebūtu nenozīmē, ka šeit ir apbedīti Krievi, tas ir vienkārši tautas tradīcijās ļoti bieži tādas kapu pieminekļus, kur izcelsmi īsti cilvēki vairs neatcerās, ka tas saistās ar kaut ko svešu, kaut kādu citu etnisku elementu, ka viņi mēdz saukt, Krievu kapi, ļoti izplatīts vārds, franču kapi pat kaut kur ir, vai ne, zviedru kapi, ja, un tā tālāk, vai ne. Viss ir pat bijis kaut kur laikam pat turku kapi, ja, tādā veidā. Šeit, kāds izstās šie uzkalniņi dabā, viņi tā diezgan grūti varbūt saskatāmi, bet tā tas izskatās dabā, vai ne. Speciāli stacija diezgan viegli arī atpazīstami, sfēriski nelieli uzkalniņi, smilšu sabērti, vai ne. Un, kā es saku, kā jūs redzēt, šeit ļoti blīvi izvietot. Absolūti līdzīgi ir Gaujas basēnā, šeit ir lielākais lībiešu uzkalniņu kapulauks, kur ir pār par 200 uzkalniņu, tas ir Krimuldas priedis, ja. Pie Krimuldas, ja, Siguldas pusē, kā jūs zināt, šeit ir Krimuldas liepens, ja, bet ir arī Krimuldas priedis, ir divi šie kapulauki. Ja. Viens ir Krimuldas priedis, otrs ir Krimuldas liepeņi, Krimuldas liepeņi tas lielākais. Šeit redzēt, cik daudz šo kapu uzkalniņu, tādu divās grupās izvietot. Arī pilnīgi līdzīgi tam, kā tur pie Sabils, bet šie ir nedaudz vēlāk. Sabils varētu būt tā kā tas perioda sākums, 10. gadsimts, vai ne? Šie tad ir 11. 12. gadsimts. Šie uzkalniņi bijuši pazīstami jau sen, 19. gadsimtā jau ir pievērst viņiem uzmanību, ja, tad šeit ir viens zīmējums, faktiski ne zīmējums, gravīri, aspalīri, gravīri, ja, tad kādi šie uzkalniņi ir izskatījušies 19. gadsimtā. Krimuldas liepeņi, ja, tad kapu uzkalniņš, ka viņus atrod, tur parasti priekšā viens apbedījums, reizēm divi, tad zem šī smilšu uzkalniņa sabēra piedavām. Un šeit tad ir lībiešu tradicionālais pērps, tad savukārt atkal pie Daugavas tur ir gan kapu uzkalniņi sastopami, bet tomēr vairāk ir lībiešu līdzenē kapi, skeletkapi. Bet pēc apbedīšanas inventāra visā visumā viņi ir līdzīgi, ja, tad gan tas, kas ir Gaujas basēnā, gan tas, kas pie Daugavas,
gan arī šo sākumu mēs redzam arī šeit Kurzemē. Šeit ir lībieši tātad tradicionālais tērps, sievietes, tātad sieviete ar rotu vairāk, tāpēc arī, varbūt šo, tāds vairākas raksturīgas iezīmes ir. Lībiešu kultūrā ir, kas ir ļoti īpatnējs, tātad, un kas arī izraisa tātad minējumus un dažādas hipotēzes, ir tas, ka lībiešu kultūrā ir diezgan daudz skandināvu kultūras elementu. Un, ja jūs skatītos, kāds ir skandināvu, tad vikingu laika sieviešu, šī laika rotu kompleks, tad viņām šeit ir apģērbs sasprausts ar bruņurupuču saktām, un līdzīgi kā šīs, tad šeit ir tās oriģinālās lietas, un šeit ir šī paša rekonstrukcija. Tad, bruņšs, redziet, meitenes sievietes nesāja tādus apliekamus bruņšus, kurus sastiprina kopā šeit pie pleciem. Tas ir līdzīgi gan skandināvu sievietes to dara, gan līdzīgi arī lībiešu sievietes. Un, lai viņas saturētu kopā, tad šeit izmanto šīs te ovālās saktas. Viņas sauc par bruņurupuču saktām, jo nedaudz pēc formas atgādina tādas mazas bruņurupucīšas. Skandināviem pašas saktas ir graznāks. Lībiešiem saktas ir vienkāršāks, bet atkal lībiešiem ir daudz vairāk nekā skandināviem dažādi šo te važiņu rotu, dažādi piekariņi. Ļoti raksturīgs atribūts sievietē ir arī graznā makstī ievietots duncīts. Dažādi putniņi, kas tik ļoti patīk arī cilvēkiem mūsdienās, es domāju, meitenēm, kad pastītos arī kādam puisim, droši vien varētu būt, ja ne šodien uzliks kaut kur mājās, droši vien glabājas kaut kur nopirkt. Viņi suģistē ar savu formu vienkārši, bet ļoti arī izteiksmīgi, vai ne? Šeit dažādi, šeit jūs redzēt, gan tie putniņi, kas ir tādi sfēriskāki, tādi izstrādāti telpi, tādi apjomīgāki, vai ne? Gan plakani, tātad zirdziņi, un šeit ir tāds apaļš piekariņš, kas arī pēc būtības ir skandināviski. Tātad šeit ir ļoti saudabīgs, tādi ir zināmi tikai faktiski divi tieši tādi eksemplāri, viens fragmentārs, viens vesels, viens sauc pēc Lauskolovu, otrs Kaplaukā, viens ir fragmentārs Daugavas pilskalnā atrasts, tātad ar cīri bruņots jātnieku figūriņu šeit, ir zinām vēl arī tāds loks šāvēja figūriņu, kad nesās sievietes un tam. Tātad šis ir tas lībiešu rotas lietu, sievietes rotas lietu kompleks. Un tātad skandināviski elementi, kā redzams. Vēl nedaudz par šo sievietes tērpu, atšķirībā no latviešu tērpu, tad viņiem ir villains rotāts pamatā tikai stūros, stūru pušķu rotājumi. Latgaļu villains, kas ir grezni rotāts, parasti ir ar bronzas gredzentiņiem iekšienē, tur arī dažādi ģeometriskie raksti, tad iestrādāti ar bronzas gredzentiņiem. Bet lībiešu sievietēm ir tāda, tas īpatnība, ka viņas nesās salīdzinoši šos svārkus, tad apliekamos, lai demonstrētu savus grezni rotātās kājas, tad kājas ir notiecas ar tā saucamajām sietavām, un virs šīm sietavām ir arī tāda bronzas rotājumi šeit, redzēt, sietavu augšmalu, ir rotāti. Katrā kultūrā savā laikā ir arī savu skaistumu ideāli un tādu, vai ne, skandināvu uzskatīja, ka sievietē jābūt ir ar kuplām krūtīm, vai ne, tas, sievietes spēku, sievišķības iemiesojums. Lībiešu somuguru pasaulē atkal ir spēcīgas kājas, vai ne, spēcīgas kājas, tā, vai ne. Un tad šīs kājas arī cenšas tur uzsvērt, vai ne, parādīt, un, protams, ka bruņš nesā nedaudz īsāks, lai viņas varētu redzēt. Relikts no tā ir, ja jūs zināt, igauņu kultūrā ir vēl etnogrāfiskā materiālā ir grezni rotāts zeķis, tāds adīts ar rakstiem. Kā tad varētu skaidrot šī tērpa rašanās? Ir grūti pateikt, kur viņš ir veidojies un tam līdzīgi. Šeit arī, ja mēs skatāmies, tad šis rotas lietu kompleks arī tipisks, tad sieviešu rotas lietas, redzēt, šeit ir bruņurupuču sakts, važiņu rotas, sadalītājs, tātad duncīts, greznā makstē, tad šeit jūs varat šo makstu redzēt pilnībā. Un tātad šīs te rotas, pilnīgi analogs tātad ir atrasts arī
Tukumā, tad Tukuma jaunā tirgus rajonā, tad šobrīd tas tirgus vairs nav jauns, bet 30. gados, ja, kad viņi tur iekārtoja, skaitījās Tukuma jaunais tirgus, ja, tad arī šeit Kurzemē. Un tas varētu būt, teiksim, viens, kurš iespaidā lībieši to Kurzemes pārceļās uz turien, bet jautājums, kur viņi iegūs šos skandināviskos elementus klāt, ne? Kāpēc tas tā notiek? Un šeit ir mans kolēģis Roberts Spītis ir pētījis šo važiņu rotu vispār attīstību ilgstoši. Un šeit ir daži paraugi no Kurzemes, kur ir redzēt, šī jau ir tipiski skandināva sakta. Tā nav lībiešu vēlākā sakta, ja, tas ir sakta ir lielāka, bruņurupuču sakta, lielāka pēc formas, arī savādāk rotāta, tur ir šie skandināviski elementi, bet jau parādās lībiešiem raksturīgās šīs te važiņu rotas. Un tas ir no Steinas selekcijas stacijas ap 10. gadsimtu. Vēl šie skandināvu elementi, kad parādās ar šīm te skandināvu saktām, ja, tad arī šī ir importēta sakta no Skandināvijas, bet rotlietas komplekss jau ir tāds jau lībiešiem raksturīgs. Arī šīs aproces ir skandināvisks, ja, pēc formas, bet vēlāk lībieši viņus nedaudz pārveido un nesā vieglākas formas, nedaudz doptas, vai ne? Tas mazliet cirkali. Un šeit varam redzēt arī šīs skandināvisko saktu, visā pilnībā, šeit ir viņi no priekšpuses, no sāniem, no galva, kāds viņas tas griezums. Tā doma ir tāda, ka faktiski tas rotslietu komplekss, kāds ir rībiešiem raksturīgs ar šīm bruņurupuču saktām, šīm važiņu rotām, ka viņš izveidojas vispirms Kurzemē, un pēc tam parādās tikai Gaujas, Daugavas basēnā. Un ap 10. gadsimtu viņš izveidojās, un 10. gadsimtu vidū otrā pusē viņš parādās pie Daugavas, Gaujas un tam līdzīgi. Un šeit tad ir jau vēl tīri tādi skandināviski elementi klāt, vai ne? Ir arī daži importētas saktas, skandināvi importētas arī sastop Daugavas leiticē, bet tomēr, Roberts ir izpētījis, ka tomēr tie agrākie, ka tas komplekss pēc viņa domām izveidojas tieši šeit Kurzemē. Roberta teorija tāda, ka lībiešu senči varētu būt pie Skandināvu, kur kādreiz atradās, atcerieties, jums teica, ap 650. un 800. gadu pie Grobiņas bija Skandināvu kolonija. Tad viņi beidz ap 800. gadu pastāvēt, un tad šīs 100 gadu laikā, līdz 900. gadam apmēram, nedaudz vairāk, šeit Kurzemē šie Skandināvu kolonisti pēcteči, acīm redzot sastopot šīs vietējos arī Baltijas somu, cilts piederīgos, izveido šo savdabīgo kultūru, kurā ir daļai skandināvu elementi, daļai vietējie, un faktiski rodas tas fenomens, ko mēs saucam par lībiešiem, un pēc tam viņi pārceļās tur uz Gaujas basēnu. Domāt tā var, bet pilnīgi droši mēs par to neesam, vai ne? Jo pirmkārt jau arī šīs skandināvu saktas, pie Grobiņas tieši tādas mēs neredzam, tās ir vēlākas, tad joprojām vajadzēja pastāvēt kaut kādiem tirsnieciskiem kontaktiem ar Skandināviju. Valodas maiņa, kas arī acīm redzot, tas somugru elements bija tik spēcīgs, ka valoda, ja sākotnēji tā varēja būt skandināva, tad viņi mainās faktiski uz somu valodu. Ir grūti paskatīt, bet katrā ziņā mēs varam domāt, ka tas lībiešu kultūra ar visiem raksturīgiem elementiem, ar šo skandināvu elementu klātbūtni, izveidojas šeit Kurzemē, un tad pārceļās pakāpeniski uz Daugavas, Gaujas basēnu, kur viņi uzplaukst ļoti spēcīgi. 11. un 12. gadsimtā, vēlākos gadsimtos. Gan arī visos Kurzemes pilskalnos mēs redzam, ka līdz 11. gadsimtam ir dzīvojuši lībieši vai viņu senči, tātad somugri ap 11. gadsimtu. Pēc tam 12. gadsimtā notiek maiņa. Ja, kā jūs redzējāt, šie ugunskapi, ko es rādīju, ka kurš ļoti strauji 9. 11. gadsimtā virzās uz priekšu, Kurzemes teritorijā, ziemeļu virzienā. To mēs redzam
īpaši pilskalnu materiālos. Tad sākotnēji līdz 11. gadsimtam tur dzīvo lībieši, pēc 11. gadsimta šos pilskalnus pārņem puiši. Ļoti līdzīgs ir, principā, tieši tāds stāsts ir Sabils pilskalnā, kurš ir pētīts arheoloģiskos izrakumos. Tad līdz 11. gadsimtam tur ir lībieši apdzīvots. Pēc 11. gadsimta tas kļūst par puišu pilskalnu. Šeit vēl lībiešu meitenītes tārpa rekonstrukcija, vīriešu tārps vai nekāds. Tā ir tāda saucamā Rudkoviča ciltzīme, kas atkal ir, acīm redzot, tāda vadošo dzimtu zīme, kas ir arī tādi gan skandināviski elementi, gan arī viņi izplatīti ir uz austrumiem no Latvijas, tātad Krievijā, bet Krievu skandināvu. Līdzīgi arī Talsu pilskalns, arī Talsu pilskalnā tad ir šie agrākie slāņi ir lībiski līdz 11. gadsimtam. Pēc tam pēc lībiešiem šeit ir kurši, un Talsos Vilkmojuša ezerā ir arī kurši ugunskapi. Tad kurši dažkārt mirušos nevis apraka zemē, bet iegremdēja ezerā. Un šeit ir tātad šīs kuršiem raksturīgās lentveida aprots, kas ir no Vilkmojuša ezera, un viņas ir, vispār ļoti skaisti rotāts ģeometrisko rakstu. Tātad visu noklāt, un pat cik viņas ir bijušas ugunē, tad viņas ir arī ļoti labi saglabājušās, nedaudz apdegušas, tātad nav nekāda zaļa patīna, bet šeit tāda faktiski, šis bronzas krāsa, bronzas mirdzums ir saglabāts. Sievietes parasti nesā aiz rokas vairāk šīs aprotas, kurš, un dažkārt dažas no viņām no ilgstošas nesāšanas, kad aprots trinās pret otru aprots, vai ne, uz rokas varēja būt līdz 9 šādām aprocēm vienlaicīgi, vai ne. Viņas ir nodilušas tik ļoti, ka puses no ornamenta dažām pat ir pazudusi tā rotātā vieta. Jūs varētu saprast, ka viņas faktiski nesātas ikdienā ļoti ilgstoši. Un, tā viņas ir iegremdētas ezerā, protams, ka šeit mēs īsti kapus nevaram izšķirt, vai ne, tad viss tur ir kopā. Zvejot no ezera laukā vairāk tūkstoši šeit vienkārši viena tipa. Aprots ir vienā kastē, tāds Latvijas Nacionālā vēstures muzejā glabājas, protams, šāds kastes ir vairāks.